Ja es saņēmu manu augusta kasti ar zemeņu stādiem, stādu komplekts viss gatavs, tad kā es daru un ko es daru? Attaisu vaļā un izpakoju. Tas bija vienkārši. Un tad es veidoju dobi. Tad, kad man ir uzveidota tāda dobe, tad es to maisu lieku uz dobi. Maisam apakšā ir caurumi, veseli 8 gabali. Citreiz varbūt vairāk. Tie ir vajadzīgi, lai liekais ūdens iztecētu cauri. Šajā lielajā skaistajā maisā iekšā ir 6 stādi. Un šķirne man šogad šeit ir Sensation. Vidēji agra šķirne, ļoti labi jūtās maisā. Ogas būs pēc 60 dienām, un ja mēs būsim kārtīgi par viņām rūpējušies, laistījuši un barojuši, tad gardas, lielas un smaržīgas. Un kam man vajadzīga ir šī doba? Paaugstinājums ir vajadzīgs viena iemesla dēļ. Stāsts būs šādā augstumā, un ogas karāsies gar maisu galu, lai viņas negurētu uz zemes un nepūtu, bet būtu gardas un tīras. Tāpēc šis maiss ir jāuzliek uz paaugstinājumu. Katram stādam dienā ir vajadzīga glāze ūdens. Tātad 6 glāzes ūdens pa dienu. Ja diena ir apmākusies vai arī lietaina, iespējams, ka nevajag laistīt. Kā mēs to pārbaudam? Es paņemu savu jūtīgo pirkstu, paurbinu caurumā un jūtu ir mitrums. Vai otrs variants, es paņemu substrātu un spiežu. Ja es jūtu mitrumu un ir viena pile, tad ir visi kārtībā. Bet ja jau tek, tā ka tek, tas jau ir pa daudz. Bet ja ir galīgi sauss, tad mēs ejam pēc ūdens un laistam. Parasti es zemenes laistu no rīta, tad, kad pamožos un esmu labā omā. Palaistu zemenes un dodos savus rīta darbos. Es zemenēm negriežu nost lapas. Es nogriežu tikai nesmukās lapas un stīgas, jo stīgos viņa kā traka. Tajā brīdī, kad beigsies ogas, būs ļoti daudz stīgu. Ja gribat bērnus vai tos mazos stādus, tad mierīgi var izmantot šos te stīgu, 1. 2. pumpuru no stīgas, lai dabūtu atkal sev jaunas stādus. Tad, kad ir lielie karstumi beigušies, es šo maisu kārtīgi salaistu un kārtīgi sabaroju. Sabaroju ar kāliju un kalcija mēsliem, jo tas palīdzēs ķeriesties jauniem pumpuriem un liks pamatu nākošā gada jaukai un lielai un kārtīgai ražai. Oktobris, novembris. Lapas joprojām es nost negriežu un negriezīšu arī. Bet oktobrī, novembrī es visu šo te apsedzu ar balto agroplēvi. Pavasarī es ņemu nost agroplēvi, notīru lapas, sāku mēslot barot un gaidīt jaunās ogas. Un visiem labu ražu!